Mēs esam jau 3 nedēļas domājuši par to, kāda ir dzīve pirms un pēc. Šī ir 3. nedēļa, kad mēs domājam par to, kāda ir dzīve pirms un pēc sastapšanās ar kādu. Un reizēm ir mūsu dzīvē tādi notikumi, kas izmaina to trajektoriju, kur mēs dodamies. Mēs domājam par to, kā Marija mainīja savus dzīves trajektoriju tajā brīdī, kad viņai eņģelis atklājās un pavēstīja šos brīnumaino vēsti, ka caur viņu nāks pestītājs šajā pasaulē. Mēs domājam par to, kā Jāzepam bija uz to reaģēt brīdī, kad arī viņš uzzināja šos jaunumus, un vēlāk tad eņģelis viņam arī teica nebīsties, lai ņem tad Mariju pie sevis. Un mēs varētu lūkoties vēl uz daudz un dažādiem tēliem, personāžiem šajā Ziemassvētku kontekstā. Nākamnedēļ mēs domāsim par ganiem, kur nāca pie Jēzus. Bet šodien es gribu runāt un domāt par kādu personāžu, par kuru mēs tik bieži, kad lasām šo 2. nodaļu Mateja evaņģēlijā, mēs viņam pārskienam pāri. Mēs fokusējamies uz ganiem. Tie ir redzami, viņi ir pozitīvie tēli, kas ir ieraudzījuši zvaigzni tālā zemē un ir devušies uz turieni un nāk pie Jēzus pielūgt. Es šodien gribu domāt mazliet par Herodu, par šo stāsta negatīvo tēlu, par stāsta negatīvo varoni. Vai tur ir kaut kas, ko mēs varam paņemt sev, ko mēs varam mācīties par sevi un kādas līdzības mēs varam ieraudzīt ar Heroda dzīvi. Bet jāatzīst, ka šajā nedēļā es mazliet sajutos kā austrumu gudrais, bet nevis tāpēc, ka es būtu rīkojies gudri, bet tāpēc, ka es aizgāju nepareizo adresi. Man bija sarunāta tikšanās Vecrīgā, un es izgāju saulaicīgi, es skatījos laiks, man vēl ir diezgan daudz, es piesēdu padzert kafiju, kādā vietiņā klausījos tur svētrunu fonā. Un tā kā man bija jāiet, es devos tajā virzienā, kur man ir jābūt. Kur, varētu teikt, kur zvaigzni man rāda. Jā, tā iekšējā sirdsbalss, kur tu apzinājies Vecrīgā, kur tev ir jābūt. Kad es tuvojos, es sapratu, es tajā adresē konkrētajā nekad neesmu bijis. Un, lai nav tur ilgi jāmaldās, es ielikšu navigācijā šo adresi. Un es tā ierakstu adresi, pavirši, uzspiežu uz pirmā piedāvātā varianta. Un skatos, vai es kavēšu tikšanos. Es kavēšu tikšanos, jo man likās, ka es esmu pareizi aizgājis, bet īstenībā man ir 10 minūtes jāiet citā virzienā, citā Vecrīgas pusē. Un es izparos cauri Vecrīgai, aizēju uz to vietu, kur man navigācija aizved, un uzēju uz tās ielas un saprotu, kaut ko es esmu ne tā uzspiedis. Tā ir tā pati Vecrīga, bet es esmu aizgājis atžgārni, un es skatos, es rakstu vēlreiz navigāciju, un saprotu, ka es sākumā biju pareizā vietā, bet es aizgāju pilnīgi nepareizi un bija jāiet atpakaļ uz to, kur man bija jābūt. Un tas man liek domāt par austrumu gudrajiem, kuri ieraudzīja zvaigzni, kas spīd, un viņi gāja tajā virzienā, bet jo vairāk viņi tuvojās tajā vietai, viņi skatījās, zvaigznes spīd tur, bet Jeruzāleme ir tepat blakus. Gan jau ka ķēniņš piedzima pilī un aizgāja uz ķēniņa Heroda pili. Jo Betlēme no Jeruzālemes ir vienkārši 5 km attālumā, un ļoti loģiski var kļūdīties. Ļoti loģiski, ka tu tajās mazajās lietās nepaklausi, bet dodies pa savam, tad tu aizēji kaut kur, ne tur, kur vajadzēja. Bet mazliet par Herodu. Mēs runājam par šo dzīvi pirms un pēc. Herods īstenībā viņš valdīja Jūdejā jau kādu laiku. Kādus 30-35 gadus viņš jau tur bija valdījis. Viņš bija, ko mēs zinām par viņu, viņš bija edomīts. Un edomīti ir tie, kas, es pieņemu, tas daļai bija pilnīgi neinteresanti, bet nekas dažiem būs varbūt interesanti. Edomīti bija tāda cilvēku grupa, kas bija veidojusies apmēram 2. gadsimtā pirms mūsu ēras. Viņiem bija arābu izcelsme, kuri bija pieņēmuši jūdaismu praksi. Un viņi bija sākuši praktizēt jūdaismu un dzīvoja šajā Palestīnas Jūdejas reģionā. Un viņi sevi redzēja kā piederīgus pie jūdu tautas,
Bet jūdi viņus neredzēja kā piederīgus pie sevis, jo viņi bija arābi. Viņi nebija savējie, viņi bija svežzemnieki. Vēl viena lieta, kad es lasu Mateja evaņģēliju, Lūkas evaņģēliju, šos Ziemassvētku stāstus, kādreiz mulsina tie ķēniņi. Ja? Mēs runājām aizpagājušajā un pagājušajā, ka pēc Cēzara Augusta pavēles viņiem jāiet uz Betlēmu, un te ir ķēniņš Herods. Pagaid, kā tas īsti ir? Tad Romas impērijā ir Cēzars, tas ir Cēzars Augusts, un ķēniņš Herods pārvalda Jūdeju, konkrēto reģionu, un viņš ir pakļauts Augustam. Viņš savā dzīvē uzauga labā ģimenē, kur viņš varēja iet šo karjeras ceļu, lai nonāktu ļoti augstā amatā, lai kādā brīdī kļūtu par ķēniņu. Viņš sākumā tur par kādiem reģionāliem vadītājiem kļuva. Un vienā brīdī notika militārs apvērsums Jūdejā, apmēram 35 gadus pirms Kristus nākšanas. Un viņam nācās bēgt. Viņš aizbēga uz Romu, kur viņam bija pazīšanās un labas attiecības. Un tur viņš tika atzīts par Jūdejas ķēniņu, apbruņots ar militāriem papildspēkiem, varēja atgriezties Jūdejā un iemantot šo varu. Mēs viņu redzam kā ļauno tēlu, bet jāatzīst, ka viņa dzīvē bija arī daudz labas lietas, ko viņš izdarīja. Viņš rūpējās par to teritoriju, kas viņam uzticēta diezgan labi. Viņš veica daudz labus būvprojektus, viņš uzbūvēja jaunas pilsētas, viņš attīstīja akveduktus, tātad apūdeņošanas sistēmu, viņš uzbūvēja teātrus, patiesībā viņš pat atjaunoja Jeruzalemē templi. Viņš bija tas cilvēks, kurš vadīja šo būvprojektu, lai tas tiktu novests, lai jūdiem ir, kur iet un pielūgt. Jo viņš taču arī, viņš saka, mēs esam šie edomīti, mēs arī pielūdzam, mēs arī gribam būt daļa no tā. Un tādēļ viņš bija par to, viņš bija ļoti iededzies. Bet redzi, viņa sirds bija dalīta. Un, lai arī viņš teica, es ticu Dievam, tomēr viņa rīcība parādīja, ka Dievs nav viņa sirds tronī. Ka viņa dzīves sirds tronī ir viņš pats, un jebkas, kas apdraud šo autoritāti, ir kaut kas nevēlams viņa dzīvē. Un tas ir tas, kur es gribu izaicināt mūs katrus domāt šodien. Ka mēs skatāmies uz Herodu, uz viņa rīcību, cīņa par tavas dzīves troni ir kaut kas, kas notiek visu laiku. Un mums ir jāizdara izvēle, kas tur sēdēs. Ja es ielikšu šajā tronī pats sevi, tad vienmēr būs apdraudējums malās, jo kaut kas gribēs iesaisties tajā vietā. Ja es tur ielikšu savu sievu, tā nasta viņai būs par smagu. Ja es tur ielikšu savus bērnus, kas nosaka visu un vada, tas viņiem būs par grūtu. Ja es cerēšu, ka kāds cilvēks spēs dot man gandarījumu, piepildījumu, es piedzīvošu vilšanos. Mēs jau lasījām, ka Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķēniņa Heroda laikā, un šie austrumu gudrie ieradās pie Heroda un aiziet uz satikšanos. Tad mēs redzam, ka viņi ir pietiekami. Mēs nezinām, vai viņi bija ķēniņi, kā leģendās mēs to varam lasīt un domāt, vai viņi vienkārši bija ietekmīgi vīri no austrumiem, bet viņiem ir pieeja uzreiz pie ķēniņa. Cik daudz viņi bija, mēs nezinām. Leģendas ir par tiem. Mēs zinām, ka bija 3 dāvanas, tāpēc vienmēr attēlojam 3 austrumu gudros. Varbūt bija 2, varbūt bija 5 vai 7, to mēs nezinām. Bet viņiem ir ieeja pie Heroda. Kāpēc viņi redzēja zvaigzni atpazina? Atkal ir dažādas teorijas. Man vissaprotamākā, loģiskākā šķiet tā, ka Daniela grāmatā vecajā derībā 600 gadi atpakaļ, kad no Izraēla tautas viņus izsūtīja verdzībā trimdā uz Babiloniju, uz Persiju, tad Daniels kļuva vienā brīdī iecelts par visiem magiem, par visiem zilniekiem, par visiem šo garīgo lietu cilvēkiem, un viņš viņus pārraudzīja. Un tāpēc, ka Daniela grāmatā mēs varam tik daudz redzēt mesijāniskus pravietojums par Jēzus nākšanu un arī par otro atnākšanu, es ticu, ka viņš arī šiem cilvēkiem mācīja un sludināja par dzīvo Dievu. Un bija daļa, kas to pieņēma, daļa, kas to apguva, mācījās un gaidīja. Un mana pārliecība ir, ka
Austrumgudrie bija tie pēcnācēji, kas pēc 600 gadiem pēc Daniela ir saņēmuši šo zīmi, un viņi atpazīst zvaigzni, un viņi dodas uzreiz pielūgt Jēzu. Viņi nāk pielūgt šo ilgi gaidīto glābēju, pestītāju. Bet viņi aiziet nepareizā adresē, viņi aiziet pie Hēroda. Un nāk ar šo, kur ir jaunpiedzimušais glābējs, kur ir jaunpiedzimušais ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos, atnācām viņu pielūgt. Un to dzirdējis ķēniņš Hērods ļoti uztraucās, un visa Jeruzaleme līdz ar viņu. Viņa dzīve līdz Jēzus piedzimšanai bija nosacīti mierīga. Viņš bija šis ķēniņš, kurš vadīja un valdīja, bet viņš zina, ir cits ķēniņš. Un viņu pārņem bailes. Mēs lasām, vecā tulkojumā, viņš izbijās un visi Jeruzaleme līdz ar viņu. Jaunā tulkojumā viņš uztraucās. Visi Jeruzaleme līdz ar viņu. Visi Jeruzaleme apzinās, ka šī viena cilvēka rokās ir ietekme pār viņiem, par dzīvību un par nāvi. Un redzi, tāpēc, ka viņš ir garīgs cilvēks, viņš nav pilnīgi pagāns, kurš pielūdz elkus vai kā. Viņš dzird, hei, šeit ir austrumnieki, kas saka, mēs redzam viņa zvaigzni, kas liecina nevis vienkārši ķēniņš ir piedzimis, bet kaut kāds ļoti īpašs cilvēks, kaut kas varens. Un mēs lasām 4. pantā, Herods sapulcina visus tautas virspriestarus, rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Viņam ir svarīgi saprast šo. Un viņam ir pieeja pie šiem garīgiem skolotājiem, pie garīgiem līderiem, bet tā motivācija nav īstā. Viņš nemeklē rakstu pamatojumu tam, kā viņš varētu tuvoties Dievam, kā viņš varētu labāk pielūgt viņu, bet viņš meklē rakstu pamatojumu kaut kādu, lai pasargātu savu drošību, pasargātu savu statusu, pasargātu sevi šajā ķēniņa tronī. Protams, viņš to neatklāja visiem. Savu motivāciju. Un viņam tiek izskaidrot šie pravietojumi par Betlēmi, ka tā ir tā vieta, kur piedzimst ķēniņš, kur ir jāpiedzimst Kristum, šim glābējam, ko visi daudzi tik ļoti gaidīja. Un tad uz šīm zināšanām, ko viņš ir ieguvis, viņš grib pielikt klāt vēl to, kas ir zināms no austrumu gudrajiem. Mēs lasām, ka Herods slepeni ataicināja gudros, viņš rūpīgi iztaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku, un viņš to sūtīja uz Betlēmu un sacīja, ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt. Un šeit mēs vēlāk nonāksim atkal pie atceltas uz šo vietu, bet no šejienes mēs varam noprast, ka šī zvaigzne ir spīdējusi 2 gadus. Iespējams, ka Jēzum šai brīdī ir jau 2 gadi, un ka zvaigzne atspīd mirklī, kad viņš piedzimst. Un no tā brīža tad austrumgudrie dodas uz Jeruzalemi, uz Jūdeju meklēt Jēzu. Un Herods viņš dod āršķirīgi, ārēji ļoti pareizu un garīgu komentāru, jau atbildi. Viņš saka, noskaidro visu par Jēzu, pielūdziet viņu, apdāviniet viņu, aiznesiet to, ko jūs esat sagatavojuši, un ļaujiet arī man iet pēc tam pielūgt viņu. Skaisti, vai ne? Mēs lūdzam par mūsu zemes priekšstāvjiem, lai viņi atgriežas no grēkiem, lai viņi liek savu ticību uz Jēzu Kristu un nes labas atgriešanās augļus. Mēs par to lūdzam. Un šeit varētu teikt, slavu Dievam, kur ķēniņš izrāda interesi, viņš grib nākt pie Jēzus, viņš grib viņu pielūgt. Bet mēs zinām, kas ir viņas sirds patiesā motivācija. Ka viņš negrib atlaist savu ķēniņa troni, ka tas ir pārāk grūti. Jo pakļauties kādam ir grūti. Tas liek paņemt malā visu, ko es esmu pieņēmis par to, kas ir vērts, kas ir labs, kāda ir mani plāni, un man tie ir jāpakļaujas zem Dieva autoritātes, jeb zem kādu citu autoritātes. Mēs zinām šo stāstu, austrumgudri aiziet pie Jēzus, viņi viņu atrod, viņi viņu pielūdz, viņi viņu apdāvina, viņi izstāsta visu, ko ir piedzīvojuši, un tad mēs lasām, ka sapnī brīdināti
pie Hēroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Dievs viņiem saka, atklāja to Hēroda motivāciju. Viņš saka, neiet pie viņiem. Līdz šim viņi ir gribējuši. Līdz šim viņi ir domājuši, labi, mēs darīsim, kā ķēniņš teica, jo ķēniņš grib vienkārši uzzināt vairāk, lai viņš var nākt pielūgt. Šeit viņš saka, nē, Dievs viņiem atklāja, ka tie ir meli, ka tā nedrīkst. Tāpat arī turpat blakus lasām, tad, kad austrumu gudrie aizgāja, redzi, kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja, celies, ņem bērnu un viņa māti un beidz uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tevi saukšu atpakaļ. Jo Hērods meklē bērnu, lai viņu nonāvētu. Hērods meklē bērnu, lai viņu nonāvētu. Tā ir viņa patiesā motivācija, ko Dievs redz. Un mēs zinām, ka Dievs jau neskatās uz ārējiem darbiem, viņš skatās uz mūsu sirdi. Mums liekas, ka es varu cilvēku priekšā izlikties labāks, garīgāks, pareizāks, bet Dievs jau redz, kas notiek šeit iekšā. Viņš redz to, kas sēž tavas dzīves tronī, viņš redz to, kāda ir tava motivācija. Mēs zinām, mēs redzam to, ka ķēniņš bija savu baļu verdzībā, jo viņš nespēja atlaist to autoritāti. Viņš nebija gatavs pazemoties Dievu priekšā un teikt, Dievs, tu esi pāri visam. Viņš bija gatavs to formāli izdarīt. Templī, viņš noteikti kādās ceremonijās bija gatavs pateikt slavu Dievam, vēl kaut kādus vārdus. Neesmu ļoti iedziļinājies un pētījis, kādas tur bija prakses ķēniņam un lomas, bet katrā ziņā viņš par sevi varēja teikt, es esmu ticīgs. Es esmu labs, es esmu uzbūvējis templi, es esmu ziedojis tik daudz. Bet tajā brīdī, kad ir apdraudēts, kurš sēž viņa dzīves tronī, viņa sirds tronī, tad Dievam viņš tur nav gatavs dot vietu. Jaunam ķēniņam nav gatavs dot vietu. Un mums instinktīvi gribās ir divi varianti. Vai nu tad, kad mēs jūtam apdraudējumu par sevi, vai nu mēs bēgam, vai mēs cīnāmies. Vai ne? Un tā ir. Vai nu mēs tā kā redzam, ka ziepes briest, mēs bēgam, vai arī stājamies pretī un cīnāmies. Pirms 35 gadiem viņš bēga, tad, kad bija apvērsums. Un aizgāja uz Romu, dabūja autoritāti, dabūja armiju, un tagad viņš ir stiprs. Viņš jūtās stiprs. Un tagad viņš ir gatavs cīnīties. Viņš ir gatavs cīnīties pret Dievu. Tas ir absurds. Tas ir neiespējami uzvarēt šo cīņu. Jo pret Dievu jau nav jācīnās. Dieva priekšā ir jāzemojas un viņam jāpakļaujas. Jāļauj viņam valdīt un izmainīt mūsu dzīvi. Viņam likās, ka viņš ir ķēniņš, ka viņam viss ir, ka viņam ir vara, viņam ir status, viņam ir drošība, jo viņam ir armija, viņam ir līdzekļi. Vismaz ārā tā šķita, bet iekšēji viņš bija baili pārņemts, viņš bija nedrošs. Toreiz, kad viņš bija atgriezies no Romas un ieguvis varu, viņš bija bailīgs par savas varas noturēšanu. Un savu apdraudējumu viņš redzēja ģimenē. No sievas puses, ka sieva vēlēsies viņam kaut kādu, atņemt varu. Viņš izšķīrās no sievas, viņš patriec savu sievu un bērnus projām no Jūdejas, no Jeruzalemes, lika atgriezties viņiem savās zemēs. Šeit mēs redzam, ka tajā brīdī, kad viņš sajūt apdraudējumu no jaundzimušā ķēniņa, no kāda bērna, kuram ir ne vairāk kā 2 gadi. Un Hērodam mums jāsaprot, tajā brīdī ir aptuveni 70 gadi. 70-gadīgs vīrs izjūt bailes no 2-gadnieka, lai arī cik smieklīgi tas neizklausītos. Bet tik ļoti mēs varam izbīties brīdī, kad liekas, ka kāds man ir gatavs atņemt varu. Mēs lasām, kad Hērods redzēja, ka gudrie viņu ir piemānījuši, viņš ļoti apskaitās un nosūtīja pavēli apkaut visus bērnus Betlēmē un visā tās apkārtnē. 2 gadus vecus un jaunākus pēc tā laika, ko viņš bija uzzinājis no gudrajiem. Ja, tad šeit ir tie 2 gadi, par ko mēs runājām. Vēsture mums ļoti daudz nepasaka, cik daudz bija šo bērnu, kas tika apkauti. Fakts tāds ir noticis. To Bībele ļoti skaidri mums parāda. Kādos reliģiskos tekstos, baznīcas grāmatās figurē skaitļi no 1000 bērniem līdz 144 000 bērnu, kas savalkās kopā ar Atklāsmes grāmatas
pravietojumu par 144,000. Vēsturnieki kādi spekulē, ka varbūt tie bija 6 līdz 10 bērni, jo Betlēma bija neliela pilsētiņa ar apmēram 1000 iedzīvotājiem, un cik tādā pilsētiņā daudz varbūt 2 gadnieki, vai ne? Bet neatkarīgi no tā, vai tie bija 6 bērni vai 14,000 vai 140,000, jebkurā gadījumā, jebkurā ģimenē tās ir šausmas, ja viņa bērns tiek nogalināts, ja viņa bērns mirst. Un tas ir noticis tāpēc, ka ir kāds cilvēks, kurš baidījās par savu drošību, kurš baidījās par savu statusu. Mēs redzam, ka Heroda dzīvē bailes ir bijis tāds uz rīņķi ejošs musturs raksts, kas viņā atkārtojās atkal un atkal. Es teicu jau, viņš izšķīrās un patriec pirmo sievu ar savu dēlu. Viņš nogalināja savu otro sievu un 2 dēlus. Viņas brāli, viņas vectēvu, māti un vēl citus cilvēkus. Viņam bija vēl kopā 8 citas sievas un 14 bērni. Pirms viņš nomira, viņš 3 reizes mainīja savu testamentu, kam viņš novēl troni, jo viņš visu laiku domāja, kurš ir pret viņu. Viņš visu laiku meklē šīs spekulāciju spēles. Viņš pirms nomira vēl nogalināja savu pirmdzimto dēlu, jo negribēja, ka viņš manto troni. Viņš sadalīja savu ķēniņu valsti 3 citās daļās, jo viņš negribēja, ka vienam dēlam ir tikai viss tas mantojums. Un tad vēl šis Betlēmas slaktiņš. Šis cilvēks ir tik baiļu pārņemts, ka viņam apkārtējie vienmēr iemieso apdraudējumu. Un iespējams tas ir stāsts par mani un par tevi. Mums ir katram jāizmeklē mūsu sirds, vai es stāvu droši un paļāvībā uz to, ka Dievs ir ar mani, jo Viņš ir manas dzīves kungs un glābējs, vai tieši otrādi. Tāpēc, ka es sēžu savas dzīves tronī, man visi apkārtējie šķiet kā apdraudējums, ka viņi ir pret mani, ka viņi man grib nodarīt pāri un ka es esmu mazais nabadzīgs. Un zini ko? Herods savas dzīves norietā vēl mēģināja izdarīt pašnāvību, kas viņam neizdevās līdz galam. Un vēlāk, pavisam neilgi pēc tam, viņš nomira. Un tas notika ļoti īsā laika posmā, kad pēc šiem notikumiem. Mēs precīzi nezinām, kurā brīdī tas notika, bet pēc vēstures aplēsēm tas ir apmēram gada jautājums. Viņam liekas, ka viņš ar savu nežēlastību spēs apturēt Dieva plānu un jaunā ķēniņa nākšanu un valdīšanu. Bet Dieva darbs ir neapturams. Ko Dievs ir iesācis, to Viņš novedīs līdz galam. Un mēs zinām no rakstiem, ka Viņš vienu dienu nāks un valdīs. Un Viņš var valdīt šodien tavā dzīvē. Ko mums no šī darīt? Ko mēs varam mācīties? To, ka nevajag nogalināt svešus bērnus, tas tā kā acīm redzam un saprotam. Un arī savējos nē. Bet es domāju, svarīgāk skatīties uz to sirds jautājumu. Cik ļoti mūs var sagraut un sagraust bailes, kas pāraug agresijā. Tajā brīdī, kad nāk kungs Jēzus un viņš ir piedzimis, un viņš ir piedzimis Ziemassvētkos kā bērniņš, un tad baznīcas visā pasaulē ir pilnas, jo mēs esam gatavi pieņemt Jēzu kā mazu bērniņu. Bet viņš nenāca, lai paliktu bērniņš, viņš nāca, lai būtu kungs un ķēniņš, kur priekšā visi ceļi zemojās. Tad vienmēr ir jautājums, vai es esmu brīvprātīgi gatavs zemoties, nākt viņa priekšā un pielūgt, vai tomēr es esmu gatavs tikai teikt, paliec kā bērniņš. Viņam ir jāaug. Viņam ir jāaug, viņam ir jāvalda tavā dzīvē. Jo pret Dievu jau nav jācīnās. Dievs jau nevēl nevienam ļaunu. Viņš vēl mums to labāko. Viņš mīl mūs. Es zinu, es runāju ar kādiem cilvēkiem nereizi vien, bet viena saruna ar kādu draugu man ir prātā. Kur es viņam arī teicu, kas tevi kavē pieņemt Jēzu kā savu kungu un glābēju? Tad man būs jāmaina mana karjera, jo tas darbs, kur es strādāju, nav kristīgs. Man būs jāmaina kādi paradumi.
Man būs jāziedo, man būs jākalpo, man būs jādara kaut kādas lietas, un es atkal nevarēšu darīt kādas lietas. Un tas paradoxālais ir, ka skatoties uz šī cilvēka, uz šī drauga dzīvi, es varu teikt, vairumu no tām lietām viņš dara. Viņš ar lielāko prieku ziedos labdarībai. Viņš ar lielāko prieku izdarīs kādu labu darbu. Viņš ar lielāko prieku būs ļoti labs piemērs mums daudziem, kā dzīvot. Bet tajā brīdī, kad ir jautājums, kāpēc tu nevari ielaist savas dzīves savā sirdī, savā dzīves tronī, nosēdināt Jēzu, tad nē, tur ir pretreakcija. Tur ir bīstamība, tur ir autoritāšu sadursme, jo ir Kristus kā autoritāte un esmu es kā autoritāte. Un es neļaušu, ka Kristus maina manu dzīvi. Bet realitātē mums ir jāpakļaujas viņam. Mēs nevaram palikt baiļu verdzībā. Mēs nevaram palikt tajā sāpju punktā. Pāvils vēstulē romiešiem, viņš saka, tad, kad jūs esat kļuvuši par kristiešiem, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam Aba Tēvs. Un Aba Tēvs tas ir mīļais tētis. Tas nav bargais tēvs, no kā ir jābaidās. Tas ir mīļais tēvs, kuram tu gribi pieglausties. Un reizē tas vienmēr ir ar to apziņu, kas ir viņš, cik viņš ir daudz kāds spēcīgāks, varenāks, lielāks, stiprāks. Un kādi esam mēs? Mazi bērni. Viņš saka, neesat saņēmuši verdzības garu. Mums nav jādzīvo bailēs. Tev nav jādzīvo bailēs. Ja bailes ir tas vārds, kas raksturo to, kā tu domā par Dievu, tad es gribētu teikt, tev vēl viņam ir jātuvojas un jāiemīl viņš un jāpiedzīvo viņa mīlestību daudz vairāk. Jo, piemēram, Jēzus sekotais Jānis, viņš savā pirmajā vēstulē viņš saka, mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Bailēs ir mokas un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Redzi, bailēs ir mokas, tas vienkārši tevi sasaist. Un es gribu, man liekas, ir ļoti svarīgi nodalīt šos divus vārdus. Mums latviešu valodā viņi ir kā viens vārds pēc būtības. Bailes. Mums ir bailes par izdzīvošanu tajā brīdī, kad ir apdraudējums. Un tas ir loģiskas bailes, kuras ir Dievs ļāvis mums kā instinktu saņemt, tad, kad tev nāk dusmīgs suns virsū, ka labāk būt tālāk no viņa. Ne? Vai ka tu redz apdraudējumu, ka tu esi piesardzīgs. Un tas viss ir kārtībā. Bet tajā brīdī, ja tev ir bailes, kas ir pārņēmušas tavu sirdi, ka tu netiec uz priekšu, ka tu esi paralizēts un savu baiļu verdzībā, tad es domāju, ka tev ir jātuvojas kungam. Un tev ir jāizmeklē savs sirds, kas sēž tavas sirds tronī. Vai tur ir kungs, Dievs, vai tur esi tu pats? Tur ir tavas ambīcijas. Pāvils vēstulē Timotejam kaut ko ļoti līdzīgu saka. Viņš saka, Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. Tad, kad tev ir jāpieņem lēmumu, tad jautājums, kas tev vairāk ir? Ir bailes, neziņa par nākotni, vai tev ir spēks, mīlestība un saprāts? Dievs, viņš saka, tev ir jābūt ar skaidrām acīm. Bailes, tad tās mums aptumšo acis, tas mums nodullina skatu, ka mēs neredzam skaidri. Bet es gribu, ka jūs redzat skaidri. Es gribu, ka jūs staigājat spēkā, Dieva spēkā. Es gribu, ka jūs mīlat Dievu un mīlat līdzcilvēkus. Tas ir Dieva prāts. Bībelē viena no visvairāk dotajām pavēlēm, kas ir nebīsties. Nebīsties. Mēs redzam, kaut vai šajā pašā Ziemassvētku kontekstā, kad pie Marijas atnāk eņģelis, viņš saka, nebīsties. Kad pie Jāzepa atnāk eņģelis, viņš saka, nebīsties. Kad eņģelis atnāk pie ganiem, viņš saka, nebīstieties. Jo es esmu atnācis atnest labas ziņas visiem cilvēkiem. Jo Dievam labs prāts visiem cilvēkiem. Kad ķēniņš Herods saņem šīs ziņas par jaunpiedzimušo ķēniņu, viņš izbīstās un visi Jeruzalem līdz ar viņu. Kas ir tas, kas ap tevi veidojas? Vai ap tevi veidojas miers, kas nāk no Dieva,
Vai ap tevi nāk satraukums, bailes, nedrošība? Kāda ir skaitīšana, saka, ka pavēle nebīsties, dažādos formulējumos, nebīsties, nebaiļojies. Bībelē esot rakstīts 365 reizes. Pēc būtības katrai dienai savu pavēli nebīties. Mēs ar Helviju runājam, viņš teica, ka vispār vecajās kultūrās ļoti daudz šī pavēle nebīties. Jo Dievs mums ir devis, lai mēs būtu drosmīgi. Mums ir vajadzīgs miers, mums ir vajadzīga paļāvība, mums ir jāpazīst, kāds ir mūsu Dievs, kam mēs ticam, ka Viņš grib dot mums drošību, ka Viņš grib dot mums spēku, ka Viņš grib, lai mēs mīlam, ka mēs neesam šajā baiļu verdzībā, baiļu gūstā. Bet tas prasa to, ka es sevi izņemu no sava dzīves troņa un ļauju tur apsēsties Kungam Jēzum Kristum. Tas liek man nākt viņa priekšā zemoties. Tas liek man izvērtēt, kādu dzīvi es dzīvoju. Tas liek man stāties pretī ļaunumam. Tas liek man stāties pretī sātana uzbrukumiem, kārdinājumiem. Tas liek man nožēlot manus grēkus, mazgāt viņus, mazgāt savas rokas, mazgāt savas kājas. Jēzus brālis Jākabs to raksta 4. nodaļā. Tad tu pakļaujieties Dievam un stājieties pretī vēlnam, un tas bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums. Notīriet rokas, grēcinieki, un šķīstiet sirdis jūs, kas esat divkoši dvēselē. Viņš saka, tu vari būt ticīgais un divkosis. Viņš saka, tev ir jātuvojas Dievam un jāšķīst savs sirds. Jāmazgā savas rokas, jānožēlo grēku. Un redz, stāties pretī vēlnam, es nedomāju, ka tas ir kaut kas tāds priecīgs notikums. Stāties pretī vēlnam ir biedējoši, bet Dievs saka, nebīsties. Pakļaujies Dievam un stājies pretī vēlnam. Un ja tu esi pakļāvies Dievam, tad tev nav jābaidās no šī. Tad tu vari viņam stāties pretī un pat nenonākt līdz cīņai, jo viņš bēg. Mūsu uzdevums ir tuvoties viņam, nožēlot, šķīstīt, ļaut, lai viņš tīra caur savu garu. Šodien es gribu mūs katru izaicināt. Vienalga, vai tu esi kristietis vienu dienu, varbūt tu neesi vēl kristietis, un tu vienkārši nāc un klausies un domā un mēģini saprast, par ko ir viss šis stāsts. Vai tu esi kristietis jau gadu, 5, 10, varbūt 35. Ļauj Kristum valdīt savā dzīvē, savā sirdī. Un es gribētu aicināt arī katru izmeklēt savu sirdi. Un ja tur ir bailes, ja tu redz, ka tur nav Kristus tavā dzīves tronī, ka tur nav paļāvība uz viņu, nāc, mēs lūgsim. Es labprāt ar jums kopā lūgtu. Mēs dziedāsim nākamo dziesmu. Un dziesmas laikā es patiešām gribu aicināt, ja tev ir vajadzīga aizlūgšana. Varbūt tu apzinies, ka tu neesi ļāvis Jēzum sēdēt dzīves tronī, un tu esi gatavs viņam to darīt. Tad nāc un mēs lūgsim. Ja tu zini, ka tu esi kristietis, bet tomēr ir tās bailes, ir neziņa, nāc lūgsim. Ja ir kaut kas, kas ir jānožēlo, kādi grēki, kur tev gribas, tu zini, ka Bībele saka, ka ko apspīd gaisma, tas kļūst par gaismu. Ir kaut kāds apslēpts grēks, ko vajag izgaismot. Nāc, lūgsim. Ja ir kaut kas jāšķīstī, nāc, lūgsim. Nesīsim to Dievu priekšā. Bībele saka, ka Viņš ir uzticams un taisnīgs. Un ko mēs noliekam Viņa priekšā? To Viņš atliek tik tālu, cik rīt no vakariem. Viņš mūsu grēku apklāj un padara baltāku nekā sniegs. Mīļais, cik mēs varam piecelties lūgt. Tad dziedāsim, un kā es teicu, dziesmas laikā nāc un lūgsim individuāli, ja tas ir vajadzīgs. Dzīvais Dievs, mēs Tev slavējam un pateicamies par Tavu dēlu Jēzu Kristu, kas nāca nevis lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur Tevi tiktu glābta. Paldies, ka Tu apklāji mūsu grēku ar savu žēlastību un ka Tu mazgā mūs no tā.
Piedod, kur mūsu rokas ir bijušas aptraipītas, kur mūsu sirds ir bijusi divkosīga, kur mēs neesam spējuši Tev uzticēties. Varenais Dievs, valdi mūsu dzīvē, valdi mūsu katras sirdī, valdi mūsu draudzē, valdi mūsu tautā. Kungs, Jēzus, Tev slavu, Tev gods un pateicība tagad, vienmēr. Āmen.